Labdien! Šī ir ceļojuma studija. Mans vārds ir Inga Kavats, esmu Vanilla Travel īpašniece un vadītāja. Un man dzīvē patīk taisīt ceļojumus ar Once per Lifetime Experience, kas nozīmē latviski unikālu pieredzi ceļojot. Šodien ceļojuma studijā mēs parunāsim par to, kā ceļo vīrieši, kad vīrieši ceļo vieni. Faktiski vīrieši un sievietes ir pienāk dzīvē tāds laiks, kad gribās ceļot vienam. Un tas ir tad, kad tu jau esi piepildījis kādas savas ambīcijas, biznesa intereses, tev ir ģimenē jau ir pusauģi. Un faktiski cilvēks ir noguris no tās ceļošanas ar ģimeni un vienmēr rēķināties ar kādu. Un ļoti gribās ceļot pašam, būt atkal ar sevi, saprast sevi, būt citā situācijā, kad nav jārēķinās ne ar vienu citu, bet tu rēķinies tikai ar sevi. Un tā ir tāda īpaša sajūta. Un visgrūtākais, kā es esmu sapratusi, ir cilvēkiem pateikt savai otrajai pusē, kad es ceļošu viens. Kā tas ir? Kā es ceļošu viens? Un tā jau ir pirmā uzdrīkstēšanās. Un kad ir notikusi šī pirmā uzdrīkstēšanās, tad ir jādomā, kur tad ceļot. Gan vīrieši, gan sievietes, protams, grib ceļot vieni, jo tā ir tā īpašā sajūta, bet atšķiras tas veids, kā katrs no viņiem pastāsta, kā viņi vēlētos ceļot. Piemēram, sievietes parasti izsaka savas emocijas, ko viņas gribētu dabūt tajā ceļojumā, tajā atpūtā, un viņas īsti nezin, ko te viņas gribētu. Bet sievietes grib dabūt kaut ko skaistu, romantisku, tā, lai atpūšās viņa fiziski, lai kāds par viņu gādā, lai ir skaisti. Un tās ir tās vēlmes, ko sieviete saka. Savukārt vīrieši zina jau ļoti konkrēti, ko viņi grib. Vīrieši pārsvarā grib emocijas, ne, bet aktivitātes, adrenalīnu. Vīrieši parasti atnāk ar jau gatavu ideju, ko tad viņi vēlas, un jau starp citu zina, ko jau ir, kas jau ir bijis, un viņi jau ir izvēlējušies, ir jau kaut kāda ideja, ko tad viņi gribētu, bet viņi nepasaka savas emocijas, nepasaka savas vēlmes tādā ziņā, vai tur romantiski, vai aktīvi, bet ir kaut kāds fakts, ko viņi grib. Tas var būt ļoti daudz, kas tas var būt uzkāpt 5 km augstā virsotnē. Tā var būt nobrauciens ar laivām pa kalnu upi. Tas ir brauciens kalnā ar kaut kādu moci. Katrā ziņā tā pārsvarā tas ir adrenalīns un tas ir ātrums. Ļoti bieži arī ir izvēlējušies nirt pie kāda kuģa vraka, nirt dziļā alā, kurā vajag speciālas zināšanas. Un tas ir kaut kas tāds, kur vīrietis sevi pārvar un iegūst vēl kaut kādu jaunu emociju. Bija tāds gadījums manā dzīvē, kad pa kabineta durvīm ienāca vīrietis, kuru jau es pazīstu, kurš ceļo daudz kopā ar ģimeni, ir ļoti gādīgs, ir uzņēmējs, viņam ir liela rūpnīca, vairāki 10 darbinieku, ļoti aizņemts. Viņam ir 40 gadi, sportisks, aktīvs, bet vienmēr ceļo kopā ar ģimeni. Un viņš ienāk un saka, braukšu viens pats. Viņš ir pieņēmis to lēmumu braukt viens pats. Un es biju pārsteigta, jo man likās, wow, tā ir uzdrīkstēšanās jau tāda. Un tas, ko viņš bija izdomājis, ir, ka viņš noteikti grib izbraukt pa ledu ar Porsche. Un tas ir iespējams. Tā ir ļoti interesanta lieta. Notiek Somijas ziemeļos aiz polārā loka, ir 5 dienu braukšana, kas iekļauj sevi arī apmācības, treniņus, un tad 3 dienu tādu kvalitatīvu braukšanu pa ledusceļiem. Starp citu, to trasi ir projektējis viens no arhitektiem, kas projektē arī F1 jaunās trases. Un tad tā trasa ir ar izaicinājumiem, trasa ir grūta. Kā rezultātā, protams, ir daudz adrenalīna, milzīgi daudz piedzīvojumu, īpašas attiecības arī un iepazīšanās ar citiem cilvēkiem, kas arī brauc šajā sacensībās, vai kā to teikt, treniņos. Tas ir treniņu un sacensības kopā. Un
tā ir arī prasme vadīt automašīnu pa ledu un pa sniegu. Protams, ka viņš jau bija izdomājis, ko viņš grib, un pat sapratis, kur viņš to grib darīt, bet atnāca pie manis konsultēties, lai saorganizētu arī visu to, kas tam ir apkārt, jo līdz šai vietai ir jānokļūst, vajag kaut kur dzīvot, un tas, kas ir svarīgi, kas ir jāsaprot, ka ja arī vīrieši grib šo te action un šo te aktivitāti un adrenalīnu, tad faktiski gulēt viņi grib labos apstākļos, labās viesnīcās, lai ir klusi, lai pa nakti var atpūsties, lai tur arī ir sporta zāle, un tur ir savas prasības. Tas ir tā fiziskās lodas, tas ir viens, bet tā atpūta pēc tam ir cits. Un, tātad mēs to saorganizējām. Un tas, kas ir tas atlikums pēc brauciena, pirmkārt, tas ir ļoti ātrs restarts, tās ir ļoti pozitīvas emocijas, un tas ir iegums arī ģimenei, jo tagad viņš ir ļoti labs autovadītājs un māk vadīt automašīnu arī pa ļoti ledainiem ceļiem. Un vispār šī ir vienīgā vieta pasaulē, Somija, kur šobrīd organizē šādas sacensības un arī šādas apmācības, izbraukšana ar Poršiem. Var būt ļoti dažādi līmeņi, var būt tā kā komandas sastāvā, bet ir, protams, iespēja arī trenēties ar privātu treneri vesels dienas garumā un pat ilgāk. Un, ir jāizmanto šāda ekskluzīva iespēja, kad varam šo norganizēt. Par Somiju runājot, šie pasākumi notiek tikai 3 reizes gadā, janvārī, februārī un martā. Un, protams, ka tas ir ekskluzīvs pasākums un ir jāpiesakās ļoti laicīgi, lai paspētu. Un es ieteiktu to darīt jau gadu uz priekšu, vai pat varbūt jau 2 gadus uz priekšu, atrast sev laiku. Un interesants ir, kad atgriežoties no ceļojumiem, vīrieši parasti nesaka, bija labi, bija vai cik jauki, vai viss bija tieši tā, kā es domāju. Tā saka sievietes. Vīrieši parasti saka, paldies, viss bija ļoti labi norganizēts. Un no šī teikuma es saprotu, ka tiešām bija labi un ka tiešām ir sasniegts vajadzīgais rezultāts. Bet vispār jau vīriešiem patīk ātrums. Patīk ātrums dažādās formās. Nobraukt ar slēpēm no kalna, nobraukt ar snovu no kalna, darīt to daudzas reizes, braukt ar rīteni no kalna, un viss ir ātrums. Un ir tāds ļoti, ļoti interesanta vieta, kur šo ātrumu var realizēt dažādos līmeņos, dažādos ilgumos, un tas ir tāda unikāla vieta Eiropā. Jūs varbūt zinat Eifeļa torni, bet jūs nezināt, vai reti, kurš zina Eifeļa kalnus. Un tad ir Eifeļa kalni, un Eifeļa kalnos ir Nürburgringas trase, kas ir Vācijas autobraukšanas lepnums, un varbūt teikt tā kā ikona, pat Eiropas autobraukšanas ikona. Nürburgringas trase atrodas apmēram 170 km no Frankfurtas un 80 km no Bonnas. Varētu teikt, ka nekurienē. Tur apkārt ir mazi ciematiņi, un pēkšņi braucot 30 km no Bāņa, ieraugi trasi, ieraugi lielas tribīnes, ieraugi mūzeju, un tā pārsteidzoši. Un šī trase ir leģendāra, ļoti daudz autobraukšanas eksperti šeit ir mācījušies arī braukt. Šobrīd Nürburgringā notiek profesionāls autosacensības, notiek arī autoražotāju komandu sacensības, un arī autoražotāji šajā trasē, tā sakot, pieslīpē jaunos automašīnu modeļus. Un katrs no Eiropas iedzīvotājiem var apmeklēt šo trasi, jo vienīgajā trasē ir atļauts braukt ne tikai profesionāļiem, bet ir atļauts braukt jebkuram amatierim. Arī, piemēram, es varētu uz turieni aizbraukt un darba dienā, ja nenotiek šie te automašīnu testi, es varētu ar savu mašīnu izbraukt trasē, parakstīt, ka es ievērošu visus ceļu satiksmes noteikumus un doties izbraucienā. Bet, ja tas liekas tik vienkārši, tad tik vienkārši nav, jo es arī pat esmu izmēģinājis vienu apli, sēžot blakus, kā tas ir, braucot pietiekoši lielā ātrumā. Es teikšu, ir tāda sajūta, ka brīžiem tu nesaproti, kur tu atrodies, un pātrinājums ir tik liels, kad tā kā mazliet zūd apziņa. Tā kā es ļoti abrīnoju cilvēkus, kas spēj šo izdarīt, kas to dara regulāri, un man ir patīkama pieredze organizēt ceļojumus uz šo vietu, jo pazīstu cilvēkus, kas arī zināmas mūsu Latvijas
autobraucēju aprindās, kas ir braukuši Nürburgrings trasē. Par Nürburgrings trasi runājot, ir ļoti daudz interesantu faktu par šo vietu. Tātad Eifeļa kalni ir ar ļoti dažādu klimatu. Un pati trasa ir 20 km gara, 20 km 800 metri. Un, var šo trasu izbraukt 20 minūtēs, tās, ko tu lēnām čubinot un pa tiem 73 līkumiņiem izbraukt, vai var braukt ātri. Ātrākais apļa laiks, cik es saprotu, apmēram ir 6,5 minūtes, un tas ir ar Porsche automašīnu, bet tas jau ir tādās profesionālās sacensībās un arī ar profesionāliem autobraucējiem. Un, tā tad sēžamies pie stūres, varam izbraukt, bet kas ir jāņem vērā, kad tā arī ir tā saucamās turistu dienas, un tu vari pamēģināt, kā tas ir. Kas ir trasē sarežģīti, kas kā liekas? Izrādās, ka trasē tie līkumi ir, tur daudz bremzē, ir ar gumiju. Un trases vienā galā var būt lietus, un otrā galā spīd saule. Un tad tev ir, kā autobraucējiem, jāmāk izbraukt gan tas saulainais gabals, gan tas lietus gabals, kur izrādās tā gumija slīd. Un tas ir tā kā mūsu melnais ledus. Un tas, kā es saprotu, rada ļoti lielu izaicinājumu ikvienam, un vēl ir jāievēro autovadīšanas noteikumi. Tātad trasē nedrīkst apdzīt pa labo pusi. Trasē ir jāapdzina tikai pa kreiso pusi. Un trasē ir policija. Tas ir šajās te turistu dienās. Bet kas ir vēl interesantāk, kad tu no turista vari kļūt par profesionālu autobraucēju. Tas pats svarīgākais notikums Nürburgrings trasē ir 24 stundu auto sacensības. Tad 24 stundas nepārtraukti notiek sacensības. Un tas ir ne tikai notikums pašiem autobraucējiem, bet tas ir notikums arī skatītājiem. Uz šo te notikumu Vācijā brauc pusi Vācijas, es tā nosacīju, dzīvo tur pie trases 3 dienas, skatās sacensības, pa nakti jūt līdzi kādai no komandām. Un tad var nonākt šajā trasē un piedalīties šādās sacensībās. Ceļš nav īs, tas aizņem 2 gadus, ātrākais ir 1 gads, ir noteikti jāizpilda daudzi kritēriji. Pirmkārt, jābūt aktīvu vadītāju tiesībām, protams, bet otrkārt ir jāizbrauc arī kaut kādas sacensības, kuras ir īsākas, 2, 3, 4 stundas, un tur jāpabeidz tās sacensības pozitīvi, nevis nobraucot no trases. Un tad tiek saņemta atļauja no Nürburgringas tiesnešiem, kad drīkst piedalīties šādās te autosacensībās. Tas it kā liekas arī viss ļoti vienkārši, bet ir jāatrod komanda, jo, lai piedalītos 24 stundu sacensībās, ir vajadzīga 4 cilvēku komanda, automašīna un arī atbalstošā komanda. Un tad šī komanda ir jāatrod. Ir jāatrod arī atbilstoša automašīna, jo automašīnām mēs zinām, ir dažādas jaudas. Un, kas ir jauki, kad šajās sacensībās var piedalīties gan ar mazas jaudas automašīnu, gan ar vidējas jaudas, gan ar ļoti spēcīgām. Un tas arī, protams, atļauj dažādus budžetus. Nevienmēr ir jābrauc ar Porsche, var braukt arī ar vienkārši automašīnu, bet savā, kategorijā. Kas ir mūsu uzdevums? Mūsu uzdevums ir atrast to pareizo komandu, kurā iedarās kā autobraucējs, kas var atbalstīt sacensību laikā un kas arī atbalsta pirms tam un treniņos un kas tehniski labo mašīnu. Arī, jo sacensībās viss kaut kas notiek, pa nakti jālabo, nākošā dienā jābrauc. Ir svarīgi atrast pareizo komandu. Tas ir mans padoms. Un, tad, tā kā komandā ir 4 autobraucēji. Vislabākā komandā visi ir spēcīgi autobraucēji, tādi labi autobraucēji. Tad ir lielāks izredzes nokļūt augstākā vietā, jo mēs visi gribam uzvarēt. Bet, ja mēs būtu visi slikti autobraucēji, tad nebūtu īsti, tās iespējas uzvarēt, bet būtu vienmēr iespēja piedalīties. Tātad, ja mēs atrodam pareizo komandu, atbilstošu tieši gan pēc jaudas, gan pēc finansēm, gan arī pēc, tāda, noskaņojumu, tad jau tā ir, pirmā sadaļa no veiksmīga starta šajās sacensībās. Ir ļoti labi, kad komandā ir arī kāds sponsors, un tad ir, tādas situācijas, kad ir, piemēram, viena persona komandā, kas varbūt mazliet brauc sliktāk, bet vairāk var samaksāt. Un savukārt ir autobraucēji, kas brauc ļoti labi, un tāpēc viņi tik daudz nemaksā. Tad šīs te nianses viss ir ļoti interesants, lai
brauktu šajās sacensībās. Bet, protams, arī pašiem autobraucējiem tās ir burvīgas, interesantas, neaizmirstams izjūtas, par kurām mēs varam parunāt. Starp citu, man pat kā ienāca domprātā, piezvanīsim vienam no dalībniekiem, kas ir piedalījies Nürburgrings braucienā. Un starp citu, tieši mēs bijām tie, kas viņu uzaicināja un ievilināja šajā te sacensību un sajūtu virpulī. Jā. Čau, Matīs. Čau. Zini, par ko es tev zvanu? Es zvanu tev ar tevi parunāt par Nürburgringu, par tavu pieredzi. Tu vari pastāstīt, kas tev ir tas wow no tā visa? Kas man ir tas wow? Es nezinu, tā aizbraucot tur pirmajā reizē, es sapratu, ka tā ir kaut kāda, man gan izvēr kā tāda svētvieta. Un katru reizi aizbraucot uz turieni, atkal ir tā sajūta tāda, tā kā ir mājās sajūta. Es nezinu, kas tur ir wow. Nu, tā trasa, protams, pati par sevi. Tas ir galvenais noteikti. Tā ir unikāla un nekas tam līdzīgs nav nekur citur pasaulē. Garākā trasa pasaulē ar vislielāko augstuma atšķirību un visvairāk līkumiem un tā tālāk. Ļoti sarežģīta, kur apgūt prasa daudz laika un tas droši vien ir tas challenge, ir tas interesantais. Tu esi ar dažādām mašīnām braucis tajā trasē vai ar vienas klases mašīnām? Jā, nē, sākot ar savām ielas mašīnām visādām trases dienās un beidzot ar dažādiem klasiskiem Porschiem un modernākiem Astroniem un visādiem M3 BMW. Daudz ko. Tā vieta ir tāda, ka man tā liekas, tur nav mašīnai tik daudz nozīme, cik ir kā piemērs, ka pirmo reizi tur biju, es biju ar diezgan jaudīgu M3 tajā laikā, pavisam modernu un likās ļoti ātru un kā es Latvijas čempions rallijā un vēl nezinu kas un uzbrauc uz tās trases. Man sieva pēc navigācijas saka, uz kuru pusi būs līkuma un pēkšņi kaut kāds polo ar, nezinu, litrīgu motoru aizbrauc tā kā stāvošu un kas te notiek. Tā kā, jā, tas vajag daudz laiku, lai apgūtu to trasi un būtu pārliecināts. Un kā vietējie saka, tad parasti cilvēkiem liekas, ka pēc 20 apļu viņš jau apmēram zina to trasi, tik dos virsū un tad brīdī visi smērējās pēc portiem un notiek avārijas, jā. Tas tāds foršs profesionāls izteiciens smērējies gar bortiem. Saki, lūdzu, vai kad tu esi smērējies gar bortiem, vai tev ir veicies baigi tā? Tur nē. Vai cik labi? Es nedomāju, ka tas ir saistīts ar veiksmi. Tas ar vēsu prātu un pieredzi saistīts vairāk nekā ar veiksmi. Veiksmi, protams, arī mēdz būt, kad eļļu kāds no konkurentiem vai dalībniekiem izlaiž pat uz ceļu un tu nevar būt visam gatavs, bet, jā, man nav vēl nācies. Tu esi braucis vairākās komandās? Tagad pēdējā laikā, vai tev ir viena stabilā komanda, kur tu brauc? Nē, dažādās, no Vācijas komandām, bet šogad mēs bijām ar tīru latviešu komandu un es viens pats braucu pie stūres ar klasisku vecu Porsche un sanāca man uzvarēt beidzot un dabūt savu kausu ar pirmās vietas uzrakstu virsū. Tas beig Porsche. Super, bet paklausies, cik reizes tu biji to darījis? Tad pasaki, es nezinu, sacensībās. Cik reizes bija tās sacensības? Kurās tu, es nezinu, cik tad reizi jānobrauc? 20, 30? Es nezinu, es domāju, ka man tie visi rēķina apmēram apļos, bet es domāju, ka tur ir jau virs 1000 tie apļi. Super, klausies. Bet tev kādreiz ir bijis bail vispār? Bail? Es nezinu, es laikam neesmu tādā ziņā vajag normāls. Īsti nē. Bailes jau tāds, man tās ir kaut kas nezināms. Tur automašīnā sporta man nav nekas beig daudz nezināms. Tā kā. Ir varbūt kaut kāds stress un mazliet, bet nē, nepārāk. Saki, bet es saprotu, ka tu ieteiktu vēl doties uz to Nürburgringu arī kādam citam. Es domāju, ka es teikšu tā, mana ģimene braukus vairākas reizes līdzi un tur ir dāmas, kas aizraujās ar tautas dejām un galīgi ne ar autosportu, bet arī viņām tā vieta ir tā kā iespaidīga un viņām patīk tur atgriezties un viss arī apkārt, gan tāpat daba arī un tāds
smuks nostūrs Vācijā. Kas interesanti, mēs vienā viesunamā, kur mēs dzīvojam, mēs satikām tādu ģimenīti, kas, pilnīgi skaidrs, ka viņi nav saistīti ar automašīnām. Mēs sakam, ko jūs te darat? Tā kā, benzīna galva kaut kādā tajā galvaspilsētā. Kāda benzīna galva? Mēs neko nezinām, kāda trasa, neko nezinām, nekāda trasa. Šitā ir vulkānu kaut kāda Vācijas vieta, kur vairāk vulkāni ir bijuši, un viņi brauc un pēta tos. Kā tie divi burbuļi vispār pat nesatiekās esot uz vietas vienā vietā. Jā. Paldies! Superīgi! Nav pa ko. Vēl veiksim. Nākamgad tieši tāpat, lai ir vēl pirmais kauss. Jauki. Jā. Paldies. Nav pa ko. Un starp citu, šie ātrie autobraucēji dzīvē ir ļoti mierīgi, ļoti nosvērti un sirdī ļoti jauni cilvēki, kas arī gādā par savu fizisko formu un ir ļoti, racionāli tādā ikdienas dzīvē. Bet nevienmēr ir jābrauc ar ātrām automašīnām. Ja ātrums tika liels nav vajadzīgs, ir citas alternatīvas. Piemēram, Eiropā ir rallija, veco automašīnu rallijas, seno spēkratu. Tas nenozīmē pagājušā gadsimta 30. gadi, bet tas nozīmē pagājušā gadsimta 70. un 80. gadi. Tas ir apmēram 40-50 gadus senas automašīnas. Tātad šādu automašīnu var noīrēt, un šādu automašīnu var arī paņemt pats savu seno automašīnu un braukt. Rallija posmi ir Šveicē, Francijā, tādās vietās, kur ziemā ir silts, bet nav karsts. Tas varētu teikt tāda vidējā grāda 5-10. Un ir arī vasaras posmi. Nav obligāti jāpiedalās visos. Var, piemēram, piedalīties tikai vienā. Šeit var līdzi ņemt arī sievu, kas var ļoti glīti saģērbties tā laikmeta vai laika apģērbā un būt jums par stūrmani. Tātad vakaros ir skaisti pasākumi visiem rallija dalībniekiem. Ir atkal īpaša tādas interesanta sabiedrība. Piemēram, mums bija klients, kurš izvēlējās doties piedalīties šādā rallijā. Viņam bija sava automašīna, viņš ceļoja ar visu ģimeni, un tad viņa tas mērķis bija nobraukt visus rallija posmus viena gada laikā. Tad sieva palīdzēja piedalīties, atbalstīja ar morālo stāju, ar apģērbu, ar padomiem. Un viņi stāstīja, ka tas rallija rezultātā viņi iepazinās ar trifeļu audzētāju no Itālijas. Un viņu nākošais ceļojums bija pie šī trifeļu audzētāja, lai pameklētu trifelus. Kas ir tik interesanti, ka viens ceļojums noved pie pavisam cita ceļojuma ar citu tēmu. Un tā ir varbūt bet tā ir tieši šo ceļojumu burvība. Ļoti skaisti senajos rallijos ir tieši, seno automašīnu rallijos ir tieši tas, tā skaistā automašīnas forma, tā vide, kurā tas notiek, sabiedrība, kas tur piedalās. Bet ir jārēķinās, ka, bildēs jūs neredzat to reālo automašīnas smaržu, degviela, kas, droši vien nav tā kā šī brīža automašīnās, kad automašīnām nav stūres pastiprinātāji un ir jābrauc pa kalnu ceļiem. Tās ir tādas nianses, kuras tā kā uzreiz neiedomājas. Tad ir savi izaicinājumi arī šajos autorallijos, bet kuros ļoti jauki var pavadīt vakarus, omulīgā sabiedrībā, labās vakariņās. Un rallija organizētāji gādā par to, lai mantas no vienas vietas, kur jūs dzīvojat iepriekšējā dienā, tiktu nogādāts uz nākošo. Viss ir ļoti labi organizēts. Un tāda brīnišķīga sadzīviska tēma un iepazīšanās ar citiem cilvēkiem un braukšana pa skaistiem ceļiem ar skaistiem dabas skatiem. Un savukārt, ja jums šķiet interesanti tāds seno spēkratu rallijs un tajā piedalīties, aiziet līdz šķūnītim vai līdz garāžai, paskatieties, varbūt tur stāv kāda pagājušā gadsimta 70. gadu mašīna, piemēram, 72. gada Opelis. Un nākamgad palīdzēsim piedalīties. Par ceļošanu jaunajā gadā ieskicēšu dažas gudrības, kuras būtu jāņem vērā. Tātad
ja vēlamies ceļot jaunajā gadā, tad ceļojums ir jāplāno gadu uz priekšu. Tātad, ja ir piemēram janvāris, tad plānojam šī gada decembri, 11 mēnešus uz priekšu. Tad varēsiet ieplānot tieši to, ko jūs vēlaties, un pa samērīgām izmaksām. Nevajag plānot decembra ceļojumu novembrī. Tad es iesaku palikt mājās un ietaupīt to naudas summu par to, ka jūs neaizbraucāt decembra ceļojumā, iztērēt jebkādiem tēriņiem Latvijā vai mājās, vai vēl kaut kur, un aizbraukt ceļojumā par atlikušo naudas summu nākamgad vasarā. Tas būtu mans padoms par jaunā gada ceļošanu. Bet, ja ir cilvēki, kas ļoti bieži prasa, kur tad ceļot Ziemassvētkos. Es gribētu dabūt to Ziemassvētku sajūtu. Tādu ir daudz jautājumu. Lai cik tas banāli neliktos, es ieteiktu aizbraukt uz Rovaniemi pie Ziemassvētku vecīša. Un tur var dabūt to sajūtu. Ja pilnā apjomā skaisti izgraznota vecīša māja, Santa Klausa māja, rūķi, kas saiņo dāvanas, pastkartītes, kuras var uzrakstīt. Visapkārt ir sniegs un ziemeļbrieži turpat un Santa Klausa zooloģiskais dārs. Īsts ceļojums ar koncentrētu Ziemassvētku sajūtu. Un kur nebraukt Ziemassvētkos? Nebraukt uz Ziemassvētku tirdziņiem Vācijā vai kaut kur citur. Būs ļoti, ļoti reta vieta, kur varbūt noķersiet šo Ziemassvētku sajūtu. Jo tur nav sniega, tur vairāk tas viss ir komercializēts. Ziemassvētku tirdziņš Doma laukumā ir ļoti jauka vieta, kur var aiziet un dabūt arī Ziemassvētku tirdziņu sajūtu. Kur varētu ceļot janvārī? Janvārī skaista vieta, kur atrasties, noteikti ir Maldīvu salas ar dzidri zilo ūdeni, ar brīnišķīgām pludmalēm un diezgan samērīgām izmaksām, sākot ar pusi pēc 15. janvāra. Un tā ir tāda vieta, kur tad pēc mums varbūt pelēkā laika aizdoties un dabūt atpakaļ enerģiju. Janvārs ir arī foršs laiks, kad braukt uz Karību salām. Tiešām hurikēni ir beigušies, novembris ir hurikēnu laiks, decembrī atsākas sezona, tiek novāktas sekas pēc hurikēniem, un janvārs tāpēc ir brīnišķīgs laiks, kad doties Karību salu ceļojumā. Te var braukt mazliet ātrāk, jo Amerikas kontinents jauno gadu beidz svinēt 2. vai 3. janvārī, tad, kad ir sestdiena un svētdiena un visi atgriežas darbā. Tā kā uz Karību salām jau var doties uzreiz, sākot ar 4. janvāri, un izvēle ir milzīga, salu ir daudz, stili dažādi. Man pašai ļoti patīk Santa Lučija ar ļoti skaistu dabu, kalniem un skaistiem līčiem, un ļoti stilīgi ir arī Sen Mārtina. Sen Mārtina ir tāda kolorīta vieta, kur pusi salas ir Nīderlandes teritorija un pusi salas ir Francijas teritorija. Un ir tik interesanti gan valodas, gan tradīcija mikslis, kas ir kaut kādā ļoti, ļoti mazā teritorijā. Un Sen Mārtinā ir skaistas pludmales, un tur var labi dabūt to Karību atmosfēru, ko mēs meklējam. Ir arī tā, ka lielie kruīzu kuģi piestāja Karību salās, bet dažas no salām es ieteiktu izbaudīt atsevišķi, ne lielo kruīzu kuģu sastāvā, bet aizceļot atsevišķi un pavadīt uz sauszemes ilgāku laiku nekā 12 vai 8 stundas vai 6 stundas, cik no atļauj kruīzu kompāniju maršruts un laiks. Un tad noteikti Sen Mārtina un Santa Lučija ir tās vietas, kur ir vērts aizbraukt un pavadīt ilgāku laiku. Šī ir ceļojuma studija. Mēs, Vanilla Travel, zinām par ceļojumiem un ceļotājiem gandrīz visu. Esam izpētījuši kontinentus, valstis, lidojumu maršrutus. Protams, uzbūrt brīnišķīgus ceļojumus un nebaidāmies no izaicinājumiem. Tiekamies jau nākamajā ceļojuma studijā pavisam drīz. Mūs var atrast YouTube, Spotify un Apple podkastā. Piesakieties, būs interesanti. Tiekamies pavisam drīz.